Oh. Labrīt, labdien, atkarīgs cikos, kurš ir cēlies, tā kā prieks, ka esat pievienojušies nodarbībai. Tad jau otro dienu notiek meistarklase. Mani sauc Signe Bīdermane, esmu neirografikas instruktors. Ikdienā vairāk nodarbojos ar personāla jautājumiem. Neirografika nu jau stabilu vietu ieņem manā dzīvē jau vairākus gadus. Tad esmu pabeigusi neirografikas instruktoru kursu, esmu estētiskais coach, arī estētiskā coachinga dienas grāmatas speciāliste, ir arī citas regālijas, tā kā šobrīd esmu arī certificēta kā tīrās skolas profesionāle, bet tas tā kā nedaudz par mani ieskatām. Tiešām visiem kopā gribētos sūtīt labas domas neirografikas autoram Pāvēlam Piskarevam par to milzīgo darbu un viņa devumu radot šo metodi, cik daudz cilvēkiem tas ir ienesis dzīvē pārmaiņas. Tā kā tiešām liels paldies autoram, meistaram, pie kura var arī smelties idejas. Vairākus gadus jau darbojos arī kā neirografikas supervīzors, strādājot, palīdzot tiem, kuri ir izvēlējušies apgūt neirografikas instruktoru, nu jau teiksim tā kā profesiju. Un šajā procesā tiešām prieks vērot, kā cilvēki attīstās un arī kā metoda attīstās. Un tiešām autors ir nu, tik idejām pilns, kad neviens kurs, neviens seminārs nekad neatkārtojās. Tā kā mums joprojām ir iespēja smelties iedvesmu un idejas un piemērot neirografiku praksē. Par šodien kopīgi zīmēsim mandalu. Drusku varbūt bija tāds mārketinga triks nosaukt to par vēlmi mandalu, vairāk tomēr kā vēlmes īstenot dzīvē, kā piemērot savu gribu, aktivizēt savu gribu, lai tie mūsu nodomi, mūsu idejas agrāk vai vēlāk ar mūsu lielākām vai mazākām pūlēm mēs tomēr novestu līdz iemiesošanai, līdz idejas realizācijai. Tā kā tas mazliet tad ievadam. Tā kā ceru esat sagatavojuši materiālus, tad vajadzēs lapu zīmēšanai, tāpat tās lapas, kur pierakstīt. Būtu labi, ja būtu 7 krāsu zīmuļi, kas atbilst varavīksnes krāsām. Un, ja ir cirkulis, labi, ja nē, tad izmantosim savu drošo roku. Bet, protams, ka mēs zinām, ka neirografiku zīmē par konkrētu tēmu. Tā kā vispirms jau aicinu katram padomāt par to tēmu, par ko jūs šodien zīmēsiet. Mēs visi kopā zīmēsim. Un tiešām prieks, ka šobrīd piedalās cilvēki. Jau mēs zinām, ka tomēr kopīgs lauks, lai vai katram mums būs sava tēma, tomēr palīdz mums realizēt to, kas katram mums ir padomā. Tā kā mēs arī pastiprinām viens otru. Tad sagatavojam rakstāmo un lapu. Es pārslēgšu kameru, lai jūs arī redzat, ko es daru uz papīra. Tā. Tā. Tad šobrīd tad jūs redzat to, kas ir uz mana galda. Šogad ir arī jaunievedums, ka autors aicina rakstīt glīti uz lapām, izmantojot markerus, bet nu, katrs atkarībā no tā, kā šodien ir sagatavojies. Tad
rakstam savu tēmu, tēma 1,0. Un nedaudz varbūt laiks noformulēt. Tēma parasti ir viens vārds, nevajag gari rakstīt. Es šodien rakstīšu par savu ideju, par savu vēlēšanos uzrakstīt grāmatu. Tad tā kā mana tēma būs grāmata. Tā kā varat pierakstīt savu tēmu, kā jau arī iepriekš Kristīna stāstīja par to, ka ir brīnišķīga iespēja katru dienu zīmēt par citu tēmu, bet varat arī izveidot keisu vai tā kā zīmēt visas šīs 10 dienas par sev kādu būtisku tēmu katru dienu, atklājot atsevišķu aspektu. Tad sāksim mēs ar tēmas aktivizāciju. Es uzlikšu taimeri. 2 minūtes būs laiks. Tad šajās 2 minūtēs rakstam vārdus, kas mums nāk prātā, necenzējot, bet vairāk noskaņojoties uz to, kādas ir mūsu vēlēšanās, kādas idejas mēs gribam realizēt dzīvē. Ja nāk kādi vārdi pilnīgi nesaistīti, tas nekas, vārdi vai vārdu savienojumi, tad ceru, ka esat gatavi un sagatavojuši, kur rakstīt, un tad būs laiks 2 minūtes, un es arī teikšu, kurā brīdī tad beigt. Tā, aiziet! Sākam! Jā, beidzam to vārdu, ko esam iesākuši. Tad pirmais mēs varam novērtēt pēc daudzuma, cik vārdi. Es redzu, ka man tēma ir diezgan aktivizēta. Var skaitīt vārdus, bet arī es kā vizuāli redzu, kad it kā ir pietiekami. Ja kādam ir mazāk, varbūt par 15 līdz 20, ir vērts varbūt pierakstīt vēl kādu, paņemt vēl kādu papildus pusminūti, pierakstīt klāt. Iespējams, ka tā ir pirmā reize, ka jūs par to tēmu domājat, un varbūt ir vēl kaut kādas iekšējas pretestības. Ja ir daudz vārdi, tad vai viens tā tēma varētu būt viegla, vai arī ir jau daudz par to domāts un strādāts.
Tad nākamais mēs drusku varam reflektēt par vārdu saturu, paskatīties, varbūt ir kāds vārds, kas satur spriedzi, kāda negatīva nozīme vai ļoti tāda aktivizēts vārds. Es kāpēc man, piemēram, ir vārds krustuguns, es īsti varbūt nezinu, ko tas šobrīd nozīmē. Paskatos vēl, it kā nav ļoti negatīvi, piemēram, ir kritika, ko es varētu saprast. Nu, ir bailes, kā cilvēki uztvers manu grāmatu. Tad varam paskatīties arī, ja ir tādi pozitīvi, pozitīvi vārdi, kas ļauj mums nu, sevi motivēt, tos mēs arī varam izcelt un atzīmēt. Tā. Nu, piemēram, aktivitāte. Tā. Katram noteikti tad būs savi. Iedziļinamies arī tajās sajūtās, kā mēs uztveram šobrīd savu tēmu. Varbūt kaut kas jauns ir parādījies, kas no zemapziņas ir izgaismojies. Tā kā nedaudz arī reflektējam. Tā kā esam sagatavojušies, nākošais jau tad pamazām varam pāriet pie tā. Tas man ir pamatiņš, tā, mēs dzīmēsim nedaudz savādāku. Man ir A3 papīrs, varbūt, ka jums ir A4, bet, nu, neatkarīgi no papīra izmēra, tad ideja būs apmēram tā pati. Tad šodien tad zīmējam mandalu. Mandalu ir ērtāk uzzīmēt, protams, ar cirkuli, bet ja cirkuļa nav, tad zīmējam ar roku. Tad es sāku ar to, kad es atzīmēju lapas centru. To, ko iesaku sākotnēji, arī mums mandala vajadzētu tā, lai mums paliek arī lauka fonam vieta. Tā kā lai nav tā, ka mandala aiziet pāri pa lapas malām. Tā kā es skatos, man no centra ir 13 centimetri, tad nu, man nevajadzētu soli likt lielāku pa 2, kaut kāds pusotrs. Tā, tad mēs zīmēsim vairākus līmeņus. Sākam ar to, kad ievelkam aplīti centrā. Tad mandala ir aplis, to jūs arī noteikti jau zinat, un kā tāda nākusi vairāk no austrumiem, no budisma tradīcijas, bet neirografikā mēs izmantojam mandalu kā noteikti cilvēku modeli. Tad mums mēs zīmējam cilvēku kā 7 līmeņu modeli. Tā, tad es pielieku klāt soli, tad iet nākamais. Pavisam tad būs 7 līmeņi. Viss. Zīmējam šobrīd ar zīmoli, tā kā lai nav ļoti, ļoti spilgti. Tā, izkustējās man.
Nu, nav jābūt arī ļoti tur milimetrs milimetrā. Tas galvenais, lai mums ir šis modelis. Tā tad pārskaita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jā, ir 7 līmeņi. Tad šodien drusku savādāk paskatīsimies uz mandalu. Tā kā zīmējam mēs par jau noteiktu tēmu, tad mēs šo veselumu, kas ir mūsu tēma, mūsu realizācija, mēs varam sadalīt tā kā kvadrantos, tā kā etapos. Kā šobrīd es arī sadalu šo mandalu tā kā kvadrantos. Tad ko šie kvadranti nozīmē? Tad pirmais kvadrants šeit būs ideja. Nu, te ir tas nodoms, kas ir radies katram. Varbūt, ka tā ir kāda biznesa ideja, varbūt, kad tas ir kaut kas, ko jūs gribat ieviest savā privātajā dzīvē, arī izveidot varbūt kādas attiecības, jebkas, kas jūsu tēmā ir tas sākotnējais impulss. Tālāk jau ir vēlēšanās, kas jau konkrēti noformulēta. Tā kā manā tēmā viens ir ideja uzrakstīt grāmatu, tad tālāk jau nāk klāt kaut kādas emocijas, kad es tiešām to gribētu izdarīt. Un tālāk ir konkrēti jau nodoms, kas jau ir, tāda zinām arī gribas izpausme to piepildīt dzīvē. Un 4. kvadrāts jau tad būs iemiesošana vai fenomens. Ka tas praktiski arī iegūst formu, saturu un to vēl var citādāk nosaukt kā esības spēku. Tā tad šobrīd mēs esam to savu tēmu sadalījuši tā kā četros etapos. Kāpēc to mēs darām? Mēs katrā no šiem posmiem varam pielāgot, kā mēs izpaužamies un kā mēs, cik mēs esam aktīvi attiecībā pret apkārtējo vidu, kas mums būs tā kā apkārt mūsu mandalai. Tad šobrīd, ar ko tad mēs varējam, ar kuru mandalas tā kā pusi, ar kuru savu personības vai apziņas aspektu mēs ejam tā kā apkārtējā vidē. Tā kā mana ideja jau ir jau sākta realizēt, es arī par to runāju skaļi, varētu teikt, ja es jau esmu sākusi nedaudz viņu materializēt. Tad es izmantoju sarkano krāsu, kas ir jau tāda materiālistiska, aktīva rīcība, un iekrāsoju šo ārējo zonu. Ja jūsu ideja vairāk ir tāda, kur jūs vēl pagaidām nesājat sevī, negribat vēl dalīties, varbūt vēl apdomājat, kaut kādā veidā vēl reflektējat un vēl nesat gatavi ar to iet sabiedrībā, tad mēs izmantojam violeto uz ārpusi.
Tā kā šeit ir salikšu tās krāsas pēc kārtas, lai arī nu, varat redzēt. Tad sarkanais man ir no ārpuses. Tad nākamā krāsa tad šajā gadījumā būs oranžā, kas ir jau tā kā jau nākamā tā kā aktīva arī griba un gribas izpausme. Tālāk dzeltenā komunikācija, kaut kādā mērā arī mūsu ego izpausme, saules spinums. Nākamā krāsa gaiši zaļa. Kas ir sirds krāsa, mūsu jau tāda sirds starojums jūtas. Tālāk gaiši zila. Mēs jau aktīvi izsakām savu viedokli, spējam komunicēt, stāstīt. Nākamais tumši zila, jau tāda izteikta zila. Kas ir tāda jau mentāla domas mūsu jau tāds arī apzinātība kaut kādā mērā. Un tālāk ir violetā, kas tāds garīgais aspekts. Tā kā šajā posmā es esmu izvēlējusies tādā veidā mandalu izkrāsot. Nākošais ir vēlēšanās. Te tad varam padomāt, vai tas ir saistīts arī ar emocionālo pusi, vai mēs tā ļoti aktīvi ar emocijām ejam apkārtējā pasaulē, vai vairāk tās paturam pie sevis. Šobrīd es tā kā gribētu vairāk jau tā pieiet diezgan racionāli. Jūs tad katrs skatāties, kā jūsu tā jūsu vēlēšanās, jūsu ideja tiek tālāk jau aiznesta uz emocionālo sadaļu. Es gribētu tomēr vairāk tā drusku intravertāk uz to emocionālo, tā kā izvēlos uz āru vairāk ar violetu, ar karīgo aspektu izpausties. Tad sekojam, protams, līdzi savai arī refleksijai, ko mēs redzam, ko mēs tā kā vizuāli novērojam. Iespējams, ir arī vērts kādā brīdī aizvērt acis un paskatīties, ko mēs redzam uz iekšējā ekrāna. Tad nākamais, ko mēs novērojam, ir ķermeņa reakcijas, kas notiek mūsu ķermenī, kādas sajūtas. Tagad es ienesu gaiši zaļo krāsu, tad gaiši zaļā krāsa sirds
Sirds līmenis vienmēr būs vienā vietā, tā kā tas ir tas universālais, kas visos, visos posmos būs vienots. Tā kā palīdzam sev ar elpu, ko vēl mēs novērojam, protams, savas emocijas, jūtas, kādas domas mums ienāk prātā. Idejas vērts ir piefiksēt, kādreiz nonākot tādā plūsmas stāvoklī, rodās labas idejas, un ir vērts viņas pierakstīt, jo zīmēšanas procesā mēs varam ejot tālāk arī piemirst pēc tam. Un tad vidū man būs sarkanā krāsa. Tad starp šiem tā kā kvadrantiem ir arī tāds robežu stāvoklis, tad tālāk jau strādājot ar līnijām, nu šeit ir svarīgi, lai to robežu mēs varam arī pārvarēt, jo kas notiek ar brīnišķīgām idejām, ja mēs viņas ilgi auklējam, neko nedaram, turpinam vēlēties mēs varam izdegt visu laiku vēloties, un vai nu mums neveicās, kaut kas nepiepildās, vai nu mēs arī īstenībā nerīkojamies. Un jāsaka, no savas personīgās pieredzes, kas notiek, ja mēs savas vēlēšanās nemēģinam nemaz īstenot, tad mēs novērojam, kā tās īstenot citi cilvēki. Jo tas informatīvais lauks tomēr ir kopējs, un bieži vien tie, kuri aktīvāk rīkojās, tie arī realizē, un tad tas vairs nav nekas jauns. Tālāk, tad nodomi es tomēr gribētu iet jau diezgan aktīvi, un jau tā kā es esmu jau sākusi rakstīt, es tomēr izvēlos tad iet ar sarkanu, ar rīcības krāsu. Ir šis mandalu modelis, tiek aprakstīts arī un izmantots arī piešķirot krāsas kā čakru krāsas, bet vairāk plašāk tomēr izmanto kā enerģētiskos centrus. Ja šobrīd vairāk mēs uz krāsām pievēršam uzmanību, tā kā mūsu apziņas līmeņa izpausmēm. Arī tīri fiziski ķermenī katrā līmenī ir mūsu dziedzeru sistēmas, orgānu sistēmas, kas par to atbild. Tā, man sāk nedaudz slāpt, tā arī ir refleksija. Tā kā padzeramies, kas ir būtiski arī turam kājas stabili pie zemes. Caur pēdām mēs savienojamies arī ar zemi, vai kaut kas liekas, kas mums nav vajadzīgs, arī aiziet tālāk jau zemē. Mēs esam sazemēti un savienoti ar zemi. Tā, nākošais tad ir oranžais. Mandala ir tāda tehnika, kā mēs savienojamies ar savu augstāko es. Citreiz tas var būt arī diezgan tāds grūts process, jo ir tēmas, kurās mēs to tā kā darām varbūt biežāk un vieglāk. Ir tēmas, kurās mums ir vairāk pretestības un kuru realizēšana ir saistīta
varbūt lielākām transformācijām. Nu, tā kā mandala mēs tomēr vairāk izmantojam arī, lai harmonizētu savu stāvokli. Bet nevienmēr tas ceļš var būt arī viegls. Kā centrā man atkal ir violetais. Tad nākamā robeža ir šī, kad mēs jau ejam pie tā, lai tas mūsu projekts, mūsu ideja, mūsu nodoms, mūsu vēlēšanās tiktu piepildīta, lai mēs varētu tos augļus ieraudzīt tīri fiziski. Bet es arī gribētu iet ar violetu ārpusē. Es gribētu arī, lai tam ir tāds arī garīgs saturs. Tāpēc izvēlos uz āru ar violetu. Man svilst vaigi. Tā enerģija parādās. Tā kā mandala, jā, ir tāds jaudīgs instruments. Tā komunikācija, kuru krāsa dzeltenā. Tā. Vēl varbūt kāds kaut ko jautājis ir. Jā, krāsas pēc kārtas izmantojam. Pēc tam darbosimies ar arhitipēšanu. Tur jau varēsim izmantot dažādas arī citas krāsas. Tā kā šobrīd, jā, izmantojam to krāsu secību. Tas, kad jums var nebūt atšķirības, varbūt visa mandala vai no ar sarkano zāru, vai no ar violeto zāru, tas, jūs varat izvēlēties, nemainīt to savu attieksmi vai izpausmi uz fonu, uz sabiedrību. Tā. Tā. Jā, dzeltenais. Vēlāk arī turpinot darboties, mēs varam ienest citas krāsas arī citos līmeņos. Piemēram, es vairāk gribu garīgi izpausties, es varu arī ienest garīgumu savā komunikācijā, kaut kā sirds izpausmēs, arī savā rīcībā, vai piemēram, apzinātību vairāk pielietot, kā es izpaužos tajā, ko es rakstu, ko es translēju sabiedrībā. Tā kā ar to mēs arī varam darboties, bet tas pamatiņš tad ir secīgas krāsas. Tā. Tik tālu mēs esam. Tālāk varam arī drusku pareflektēt, kādas mums ir sajūtas, varam aizvērt acis, paskatīties, ko mēs redzam, varbūt ir kaut kādi tēli. Ir cilvēki, kuriem ir tāda vizuāla uztvere, vizuāla domāšana, viņi varbūt vairāk tēlus redz,
tie, kuri vairāk ir uz rakstītu tekstu vai uz valodu vai uz kaut kādiem simboliem orientēti, varbūt atnākt vienkārši kaut kāda doma vai ideja. Tā kā katrs ir stipri individuāls un šeit varbūt vairāk jānovēro savas reakcijas, tad arī var saprast, kā vieglāk uztvert informāciju. Um, Pavērojam arī, kas notiek ķermenī, kādas emocijas mēs jūtam, varbūt ir kādas jau kaut kādi jēdzieni, kaut kādas idejas noformulējušās. Tad nākošais, ko mēs darbojamies, skaidrs, ka šī vēl nav gatava neiromandala. Tā, protams, ir mandala tādā klasiskā izpausmē, jo tas ir aplis, tā ir apveida kompozīcija. Tālāk jau mēs darbojamies ar neirografiskajām līnijām un ienesam šajā mandalā enerģiju. Varam tās līnijas vilkt pa šīm tā kā sadalošajām joslām starp dažādiem līmeņiem. Pāriet no vienas joslas uz otru. Zinām, ka neirografiskā līnija neatkārto sevi nevienā no posmiem, un mēs viņu velkam tur, kur negaidām ieraudzīt. Un arī varam vilkt ārā jau fonā uzreiz. Jā, zinām, jo vairāk līniju, jo vairāk enerģijas mēs tajā ienesam, un lielāks potenciāls ir piepildīties mūsu nodomiem dzīvē. Tad, kas šeit ir svarīgs, ar neirografiskajām līnijām mēs varam vieglāk pārvarēt šīs barjeras vai šīs sadalošās līnijas, kas iet no viena posma uz otru. Tā kā varat padomāt, kurā posmā jūs šobrīd atrodaties ar savu konkrēto nodomu un vēlēšanos. Tad tur vairāk pievērst uzmanību un padarboties ar līnijām, lai pārvarētu šīs barjeras. Es tā kā savā projektā es esmu iesākusi, tā kā nodoms ir sācis materializēties, bet līdz tam posmam, kur jau ir gatavs produkts, gatava grāmata. Es pagaidām nedomāju par to, kā es viņu publicēšu, vai kurš to darīs, vai kā es pēc tam pārdošu to grāmatu. Šobrīd man svarīgākais ir, lai tā grāmata fiziski taptu. Tas ir arī zināma gribas izpausme. Cik bieži es atrodu laiku rakstīt, ir jāsaka diezgan liela pretestība. Lai cik mēs kaut kādas idejas gribētu realizēt, reizēm mēs sastopamies ar pretestību arī, kur mēs tā kā apzināti nemaz nevaram izskaidrot. Tā kā šeit, citreiz ir vajadzīgs gan sev palīdzēt, vai palīdzēt ar kādām tehnikām, vai vērsties pie kāda cilvēka, kas palīdz sakārtot galvu, nodomus. Un droši vien, kas svarīgākais arī ir, kas mums
katram pašam ir jāatbild, kāpēc mēs to gribam, ko mēs ar to gribam realizēt, panākt, nu, kāda ir tā augstākā jēga, ka mēs šo nu, savu nodomu realizējam. Vai tas pat varētu būt nu, tāda nu, tā kā misija, un reizēm ir grūtākais sev dot atbildi uz to, nu, kāpēc mēs to gribam, kāpēc mums to vajag. Tā, šeit jau var sākt nedaudz arī noapaļot tās līniju krustošanās vietas. Mm. Un nu, mandala ir tāda arī, mandala ir lielā mērā arī saistīta ar tādu tā kā piramīdu iekšienē arī, kā mēs nu, paceļam enerģiju, ja parasti tomēr nu, tad sāk pacelt no kaut kā, kas ir nu, no apakšas uz augšu, uz realizāciju. Tādā veidā arī mēs varam uz to skatīties. Un pamatā tomēr mēs ceļam no apakšas uz augšu. Nu, protams, arī tehnikas, kā dara no augšas uz leju, bet nu, tā kā vairāk pierastāks tomēr ir nu, tāds virziens. Tā kā mandalu nu, ļoti daudzos līmeņos var apskatīt, un tās nozīmes ir nu, daudz un, un dziļas. Kaut kādā posmā varbūt gribās ienest arī kādas figūras mandalā, tā kā varat uzticēties savām vēlmēm un nu, arī intuīcijai kaut kādus jēdzienus atzīmēt savā mandalā. Jā, kam mazāka pieredze, tad tos krustojumus, kas ir izveidojušās starp līnijām vai kādām figūrām, mēs savienojam nopaļojot nu, tādus asumus un arī veidojam vienotu neironu tīklu no tiem nu, jēdzieniem, no tām parādībām. Un aerografikā nu, mēs visas figūras, kas mums ir, mēs visas savienojam, nav atsevišķi stāvošu figūru, savienojam ar līnijām, savā starpā noapaļojam. Tāpat varat paskatīties, ja kādas līnijas ir pārāk taisnas, tad padarīt vairāk bioniskas, noapaļot vēl, neirografēt. Tā, man vēl ir uzstojumi. Priecājos, ka šodien ir parādījusies saulīte.
Nu, tad noteikti, kad pabeigsiet darbu, iesaku pazemēt, pastaigāt, pelpot svaigu gaisu, noteikti darīt kaut ko aktīvu. Tā es skatos, man ir kādi posmi, kur ir mazāk līnijas. Es vēl gribu šeit. Nu, tāpat tie, kuri jau vairāk zīmē neirografiku, mums ir stilizācijas posms vēlāk beigās, kad mēs varam vēl stipri papildināt un uzlabot savu zīmējumu, novest to līdz tādai jau estētiskam baudījumam, bet, protams, kad nu, svarīgākais neirografikā ir tas mūsu pārdzīvojums, mūsu iekšējie procesi, kam mēs izejam cauri zīmējot, un nu, tālāk jau, cik skaisti tas varbūt liekas citiem, tomēr nu, mūsu smadzenēm arī patīk diezgan tādi spilgti iespaidi, un nu, caur šo estētisko iespaidu un spilgtumu arī mūsu smadzenes uztver informāciju. Tā, elpojam, palīdzam ar elpu. Mm. Es tā kā novēroju, ka šeit man tāda zināmāka līnija un tāda robeža vairāk ir izkristalizējusies. Tomēr es saprotu, ka nu, man ir šobrīd svarīgi tomēr vairāk šo robežu starp vēlēšanos un reālu nodomu tā kā pārvarēt. Tā kā paskatoties arī, kā jums veidojās zīmējums, cik tālu, kurā posmā jūs esat un kurā varbūt ir nu, vairāk grūtības. Nu, es arī saprotu, ka tad ir svarīgāk tieši to savu gribas spēku izpaust un disciplīnu. Biju gan ieviesusi tādu režīmu, kurās dienās es rakstu un cik daudz es rakstu, bet tā sanāk arī pa laikam no tā režīma izkrist. Un tad rodās kādi pasākumi, kādi uzaicinājumi, jauni projekti. Jā, ja mēs katrs padomājam, mēs droši vien arī pazīstam daudzus cilvēkus, kuri ir pilni ar idejām, kuri visu laiku stāsta par savām brīnišķīgām idejām, bet kuru nu, darba augļus mēs tā arī nekad neieraugam un negribētos viņu pulkam pievienoties. Tā. Tad līnijas arī nu, jūtam paši, cik daudz ir nepieciešams. Tā kā laiks mums atļauj, tad nu, būtu labi vēl papildināt. Jā, šogad atšķirās ar to, kad nu, viens mums nu, nav tik daudz nodarbības vienā dienā, kas varbūt tiešām bija
nu, apgrūtinoši, nu, vai nācās izvēlēties, uh, kurus zīmēt tiešraidē. Bet arī tas, ka nu, nav tik strikta laika ierobežojuma. Nu, protams, ir kaut kāds ierobežojums, cik ilgi mēs varam savu uzmanību fokusā turēt. Tā kā valkam arī līnijas arī fonā, jo nu, diez vai ir tā, ka viss ir atkarīgs nu, pilnīgi tikai no mums. Tāpat tās mums ir vajadzīgs atbalsts, atbalsts no ģimenes, no draugiem. Nu, atkarībā no projekta citam varbūt, nu, kurš gribēs māju būvēt, vajadzēs atrast atbilstošu būvnieku, meistars, tā kā daudz nosacījumu un arī nepieciešams harmonizēt attiecības ar šiem iesaistītajiem cilvēkiem, organizācijām, tā kā droši velkam līnijas arī fonā, lai labāk realizētu. Tā kā arī mandala, tāpat kā jebkurš neirografikas algoritms, ir pakļaujās tieši tiem pašiem bāzes algoritma principiem, visus tos pašus posmus mēs izpildām. Tātad šo robežu gribās neirografēt. Tad šobrīd, ja man ir tāda sajūta, ka es gribu ievilkt jau šeit, tad ir realizācijas sadaļā apli, un tad tāds veidojums jau izpaudās. Tā kā es gribu jau šeit, un vēlāk arī šeit būs fiksācijas figūra. Nu, es gribu, lai mana grāmata ierauga dienas gaismu, tāpēc es viņu arī šeit iezīmēju. Mums varbūt ir citā posmā, kur jūs gribat iezīmēt figūru. Tad arī es izmantoju apli, kas ir visharmoniskākā, tā kā šeit mēs arī dažādi dalībnieki ar dažādu pieredzi, citi ir beiguši varbūt lietotāju kursu, vai speciālisti ir, vai vispār zīmē tikai pēc atvērtiem ēteriem, tā kā ar, ar citām figūrām sākotnēji mēs tad esam uzmanīgi un, piemēram, ar trīsstūriem jau strādājam. Nu, tad, kad jau mums ir gan kvalifikācija, gan pieredze, kā ar šīm figūrām strādāt un kā šo enerģiju pārstrādāt un realizēt. Tā. Mm. Tad es redzu, ka šeit man tā robeža vēl, tomēr to ārējo robežu vēl arī gribās neirografēt.
Jā, tā kā nebaidamies arī ar melnu zīmēt. Un neirografiskās līmenīs labāk ir ar tādu, nu, tumšāk izteiktāku krāsu, lai šie lauciņi arī ir, nu, atšķirās, jo, ja mēs ar ļoti gaišu valkam līnijas, tad pēc tam ir diezgan grūti ienest krāsu un, nu, var pazaudēt šīs sadalošās līnijas. Tā, tad es gribu vēl nopaļot. Mm? Tā, jau kaut ko te tādas trauksmainas tās līnijas sanāca. Varbūt, bet neirografikā mēs visu varam skaisti nopaļot, savienot. Jā, tāds zināms harmonizācijas process ir iestājies, ir tā kā negribās runāt. Tā kā arī vadot nodarbību, tas neirografika strādā arī uz to, kas vada, mēs tā nemaz nevaram atslēgties. Tā kā jā, vērojam savas reakcijas, izpausmes un refleksiju. Uz kādām varbūt krāsām, uz kuriem līmeņiem mums ir vairāk reakcija, tāpat tās tā. Nu, protams, ka šeit vēl var turpināt ievadīt līnijas, un darbs ar mandālu ir tāds, nu, tāds arī meditatīvs process, kur negribās arī steigties, bet, nu, tā kā lai arī neaizkavētu jūs pārāk ilgi šodien brīvdienā. Katrs noteikti varēs pēc tam ar savu darbu vēl padarboties un novest jau līdz lielākai pilnībai. Tad nākošais posms tāpatās, tad neskatoties uz to, ka mums jau ir krāsas ievadītas kā mūsu čakru ģenētisko centru sistēma, mēs turpinām strādāt ar krāsām un arī arhitipēt to mūsu zīmējumu tāpatās pēc bāzes algoritma. Un jā, kā jau es minēju, mēs varam no citiem līmeņiem krāsas nedaudz arī ieviest citos. Piemēram, nu, es gribu arī ieviest garīgumu, kā es komunicēju, varbūt par savu ideju. Bet es nezinu, jūs droši vien nedzirdat man
Pat blakus baznīcas zvaigznes kādu aicinot uz dievkalpojumu. Jā, pulkstens 12. Tāpatās es labprāt arī ieviestu tādu, zinām, sirsnību pašā produktā. Es varu reflektēt, nu, tomēr ir šī figūra man ir, es skatos arī kādos līmeņos, viņa ir tā kā, nu, ievilkta man. Mm. Nu, un pašā ja, nodomājis vairāk tomēr aktivitāti, lai man izdotos vairāk sevi disciplinēt un tiešām reāli arī darīt. Jā, tad šeit var arī izmantot šīs krāsu pārējas, tonēšanu, tā kā diezgan arī radoši izpausties arī darbā ar krāsām. Tas, ko mēs gribam rezultātā, lai mums arī fonā ir krāsa. Jā, pretestība mums var jebkurā posmā izpausties. Citiem cilvēkiem ir grūtāk, nu, lielākai daļai īstenībā ir grūti iziet sabiedrībā ar savu, vai arī gribās tā ļoti, ļoti paļauties tikai uz sevi. Varam ar krāsu arī tīri intuitīvi darboties. Citreiz mūsu organisms ir gudrāks un pasaka mums priekšā. Tā kā uzticamies arī savam ķermenim. Mm. Nu, mēs varam diezgan tā mērķtiecīgi arī uh, no kāda enerģētiskā centra arī šo toni, šo krāsu iznest fonā. Nu jā, un tāpat tās turpinam apsvērt un domāt, ko tas mums izsaka, ko tas mums nozīmē. Nu, parasti krāsošanas posmā mums pārņem tāda aizrautība, nu, atbrīvojās jau bloki un
pārņem iedvesma, tad es ieraugu, ka šeit man ir tā kā atsevišķs lauciņš vienā krāsā palicis, tad neirografikā mēs izvairamies un labojam tādas lietas, tā kā šobrīd es šeit ienesu papildus līniju, citreiz vienkārši var ar krāsu papildināt. Un, protams, arī baltā krāsa ir krāsa, to mēs arī atceramies. Nav visam jābūt maniakāli izkrāsotam. Skatāmies, cik daudz priekš mums ir pietiekami. Mm, Tā. Šeit es arī gribu papildināt līnijas, vēl ienest vairāk apzinātību. Tā slāpst. Refleksija arī. Tā dzeltenais zīmolīts man ir pavisam maziņš palicis. Viena no manām mīļākajām krāsām. Un, arī autors saka, ka dzeltenās krāsas nekad nevar būt par daudz. Tā, jautājums čatā. Vai varētu lūdzu uzrakstīt visu 7 krāsu nozīmi? Tik viennozīmīgi tā, ka gluži pilnīgi, ir plašāk nekā tikai īsi, bet labi, tad mēģināšu. Jā, tas atbilst arī enerģētisko centru sistēmai, tad sarkanā krāsa mums ir apakšējais saknes centrs, tā ir materializācija, tā arī mūsu dziedzeri, tie ir dzimumu dziedzeri. Tas ir mūsu fiziskās izpausmes saikne ar zemi. Tālāk oranžais jau ir tāda aktivitāte, tas ir jau nākamais centrs, arī seksualitāte, kā mēs darbojamies. Tālāk dzeltenais ir kaut kādā mērā ego, kaut kādā mērā mūsu griba, mūsu komunikācija, mūsu gribas izpausme. Zaļais, gaiši zaļais, es šobrīd izmantoju vairāk, tad tā ir sirds centra krāsa, tās ir jūtas, tā ir atvērtība pasaulē. Gaiši zilais, tad tas ir kakla centrs, kā mēs izsakām savu domu, ko mēs translējam apkārtējā vidē.
nu, neklusējam, vai mēs izpaužamies uz āru. Tad tumši zilais, tas ir tāds mentāls jau līmenis, mūsu domas, mūsu prāta spējas, tas, kā mēs varam nu, radīt kaut kādas koncepcijas, um, nu, sistēmas, arī izdomāt kaut ko jaunu, ieviest kaut ko jaunu. Violetais, tā ir saikne ar augstāko, ar pārpasaulīgāko, transcendentālais līmenis, garīgais līmenis. Nu, arī kā mēs garīgumu ienesam savā dzīvē. Tā, man vēl ir jautājumi. Es skatos tā, jā, ko nozīmē, ja aplis nav tikai vienā sektorā. Nu, tas nozīmē, tad viens ir, par ko jūsu figūra ir. Tas nozīmē, ka varbūt, jā, tā pārēja ir ļoti svarīga un ir šis posms, nu, sadalās kaut kādā pārejas stadijā varbūt pašlaik jūs esat, un arī tas varbūt tad pastiprina to, lai jūs varētu šo robežu pārvarēt. Nu, tā ir mana interpretācija. Pamatā jau neirografikā mēs ieklausamies sevī un mēģinām paši priekš sevis saprast, jo nu, tāds ārējs viedoklis ir tikai viedoklis, vairāk tad klausamies sevī. Labi, tad tāpatās kā jebkurā citā neirografikas zīmējumā pēc bāzes algoritma mums ir lauka līnijas. Lauka līnijas, jā, tad skatāmies, cik ļoti un kādā vai nu, ir viedoklis, kad varbūt to centru nevajag, bet arī nav aizliegts, kur mēs gribam šo lauku līniju, šo transcendentālo, to augstāko spēku ielaist. Nu, es redzu, ka man diezgan jau tāda izteikta līnija ir tiesi caur šo pārejas posmu, un es tad arī to caur turienu arī velku un pastiprinu to procesu tā. Lauka līniju mēs varam vilkt pa esošām līnijām, un mēs varam vilkt arī no jauna. Tā kā šeit man prasās kaut kādu daļu ievilkt no jauna, kaut kādu daļu palaist pa esošām. Tad neirografiskā līnija tāpatās ir līnija, kura atbilst arī neirografikas līnijas principiem. Tā ir bioniska, tā sevi neatkārto nevienā posmā. Un lauka līnija tā ir daudz biezāka, daudz jaudīgāka, parasti arī no vienas lapas malas līdz otrai. Un ko es tagad daru? Es tāpatās savienoju šos krustojumus ar citām līnijām, noapaļoju, lai harmoniski ierakstītu arī neirografikas līniju. Šeit man tāds burbulīts palicis, bet es saprotu, ka tas vairāk novērš uzmanību nekā dod kaut ko, tāpēc es viņu aizkrāsoju. Tad ar lauku līniju mēs ienesam augstāku jau spēku, ielaižam. Nu, tā kā šeit varētu domāt arī, kad mēs kaut kādā mērā paļaujamies, kad ja mēs kaut ko izdarīsim, varbūt ne tā, ka mūs pakoriģēs vai kad tie apstākļi būs harmoniski un labvēlīgi mūsu nodomu realizācijai. Tā.
Un tā kā man šeit ir tā kā topošā fiksācijas figūra, es gribētu arī ā, tajā, tajā sadaļā ielaist lauka līniju. Nu, man kaut kā intuitīvi sanāca, ka tā ir līnija, kas pievienojās jau esošai. Bet kā ar šo algoritmu soli mēs tā kā uzticamies kaut kādiem augstākiem spēkiem. Nu, atkarīgs arī, kam mēs ticam. Nu, jebkurā gadījumā tas ir lielāks, augstāks spēks, lielāks par mums, par mūsu gribu. Un citreiz ir cilvēki, kuriem varbūt ir grūtāk uzticēties un zinām pretestību pret lauka līnijām. Bet, nu, tomēr paļaušanās uh, ir arī nu, laba īpašība. Tad nākamais jau kā, nu, es arī izvērtēju, vai ar tām pietiek, iespējams, ka tomēr būs šeit. Vajadzētu tā. Tad mēs, nu, velkam ar platāku varbūt, vai arī vienkārši vairākas reizes blakus ar to markeri, kas mums ir pieejams. Nevienmēr visi instrumenti mums ir. Tā, tā šobrīd es esmu arī nu, izmantojis vienu krāsu. Ja mēs darbojamies ar vairākām krāsām, tad nu, tās ir jāsavieno savā starpā un pēc nosacījumiem tad gaišāku toni pieapaļo pie tumšāka. Bet, nu, pieļauju, ka visi tomēr vairāk vai mazāk ar vienu krāsu ir darbojušies. Tā, šeit man. Tā, ok. Tā, tālāk man šķiet, ka šobrīd man ir pietiekami, un to, ko es redzu, kad, jā, es gribētu to apli tad uzskatīt par fiksācijas figūru. Tā līnija šobrīd izskatās tāda, nu, mazāk izteikta nekā lauka līnijas, tāpēc es arī šo ārējo robežu neirografēju papildus un uztaisu viņu tā kā biezāku, lai nu, arī mūsu smadzenes varētu saprast, ka nu, šī figūra ir svarīga. Tad, jā, tad robežas ir izteikti lielākas. Es arī savienoju labāk ar apkārtējām līnijām un figūrām. Nu, tā, to, ko vēl var izdarīt, var ar krāsu palīdzību šo figūru vēl nu, padarīt izteiksmīgāku.
vēl pārnot. Tad, nu, pēc fiksācijas, tad nākošais posms ir stilizācija. Stilizācijas posmā, tad mēs varam paskatīties, varbūt kaut kas vēl jānopaļo, iespējams vēl prasās papildus līnijas. Nu, šeit man tā kā mazāk līnijas fonā. Bet, nu, es piedāvāju arī tā kā, lai laiks mums nav vairs tik daudz atlicis, tad katrs ar savu darbu varēs padarboties, varbūt pēc nodarbības, varbūt gribēsies iet ārā, izstaigāties, kaut ko padarīt un citu dienu pabeigt darbu. Tad tā arī var arī citreiz atraujoties un pēc tam, paskatoties ar svaigu skatu, mēs ieraugam darbu savādāk, gribam kaut ko vēl uzlabot, papildināt. Darbus, kad viņi būs gatavi, tad ievietojiet albumā, kas ir grupā izveidots tiem, kuriem ir vēlēšanās apgūt neirografiku vai lietotāja kurs vai citi. Es esmu izvietojis arī informāciju par nelielām dāvanām un atlaidēm, kas ir pieejamas. Tad šīs dzimšanas dienas svinību ietvaros tiem, kuri izvietos savus darbus. Tā kā, ja ir vēlēšanās un interese kādu no programmām, droši rakstiet, droši jautājiet, jeb vienkārši dalieties ar saviem darbiem, ar savu refleksiju, ar saviem pārdzīvojumiem, pārdomām. Tā kā, jebkurā gadījumā liels prieks par neirografikas mīļotāju skaitu un interesi par neirografiku. Tā kā visi kopīgi mēs darbojamies šajā lauciņā un arī varam dalīties ar savu pieredzi, izmantojot neirografiku. Neirografikas pasaule ir bagāta, tas nav tikai lietotāju kurs, tā nav tikai ierobežojumu noņemšana, ir daudz algoritmi un plašas iespējas katram atrast priekš sevis to, kas vairāk rezonē, kas der, citam tiešām vairāk ir svarīgi ar kaut kādām stresa situācijām pastrādāt un noņemt trauksmi. Bet tad, kad esam jau gana harmonizējušies, tad varam domāt arī par to, kā izpausties dzīvē, kā kaut ko vairāk realizēt un realizēt, varbūt tā bez tik ļoti lielas pretestības. Mēs nereklamējam, ka neirografika ir burvju nūjiņa, bet tāpat tās brīnumi mēdz notikt. Neirografikas zīmējuma citreiz ļoti, ļoti labi nostrādā un kaut kas ilgu laiku nav spējis realizēties, pēkšņi viss sakārtojās. Tā kā tad, kad šobrīd esam gana daudz jau tad izdarījuši, laiks arī ir gandrīz pusotra stunda pagājusi, tad aicinu paņemt atkal papīru, kur varam uzrakstīt tēmu numuru 2. Tā arī daram, tad tēma 2.0. Tā drusku jāpadzerā. Un uzlikšu es atkal 2 minūtes un paskatīsimies tāpatās, kas ir mūsu tēmā pēc zīmēšanas pamainījies. Tā meklēju, ar ko rakstīt.
Tad tāpat tās 2 minūtes, kuru laikā rakstam vārdus, kas mums nāk prātā. Tāpat necenzējam, ja vārdi atkārtojās, lai atkārtojās. Tā kā visu, kas grib izpausties. Tā, ceru, ka esat gatavi. Tad lieku 2 minūtes. Aiziet! Jā, labi, tad beidzam 2 minūtes ir pagājušas. Tad paskatāmies uz vārdiem kopumā. Tāpat tās par daudzumu varat saskaitīt, cik ir sanācis. Man ir kā vizuāli liekas, ka man tagad šobrīd ir mazāk, tā kā vairāk apzinātāk piegāju. Tāpat tās varu paskatīties saturiski, kas ir mainījies. Parādījās tēma par jokiem, par jautrību, kas iepriekš nebija. Pārpasaulīgais aspekts ir un tā kā jā, tāds filozofisks tumsa gaisma pārējais metaforas, jocīgums, jā, arī kaut kādi 3 vārdi, kas ar to saistīti, arī sinhronitāte, tā kā es redzu, ka nu, ir nostrādājis mans darbs. Un, nu, jā, no tādiem kritiskiem vārdiem ir smagums, vēl kāds šķita, ka bija, bet, nu, jā. Tad, jā, pāanalizējām, paskatāmies, kādas izmaiņas ir notikušas, arī kādas mums ir sajūtas. Tad man ir radusies iekšēji pārliecība, ka es esmu uz pareiza ceļa, ka to vajadzētu realizēt un īstenot, vairāk varbūt pie satura padomājot un ienesot šo jautrības aspektu. Nu, tā kā, nu, ja man būtu jāpasaka rezultāts, nu jā, tas tā būtu, nu, tā kā grāmatai būt, un es viņu tiešām vēlos piepildīt, bet, nu, tajā pat laikā arī saprotot to, ka, nu, jāatstāj laiks ir arī atpūtai un skatīties savus iekšējos resursus un nepārspīlēt. Nu, tas ir tā kā mans rezultāts šodienas zīmējumam. Noteikti ir vērts tad sev varbūt uzrakstīt arī pirmos soļus, ko jūs darīsiet, lai šo tēmu sazemētu, lai īstenotu to,
to, ko mēs esam katrs panākuši savā zīmējumā un rezultātu. Varbūt uzrakstīt 1, 2, 3 solīšus, varbūt pat nelielus, kas būs tas pirmais, ko jūs darīsiet. Es noteikti pirmais, ko es šobrīd plānoju darīt, došos atpūtā atvaļinājumā un nedarīšu neko, tikai atpūtīšos. Tā kā man šis pasākums ir tāda zināma robeža, lai atslēgtos no visa, gan no darba, gan neirografikas, gan rakstīšanas un pārvietoties uz citu valsti un citās emocijās un citos notikumos. Tā kā, jā, lai kā mēs plānojam laiku, svarīgi arī ieplānot atpūtu. Tā kā novēlu visiem burvīgas aerolīnijas, burvīgas pārmaiņas, tas, lai piepildās tas, ko esat nodomājuši, vēlējušies. Un šodien domāju, ka mūsu lauks bija gana spēcīgs, lai papildinātu ar enerģiju un piepildītu, tiešām materializētu ļoti daudzus nodomus un vēlēšanās, un mēs to jau varēsim ieraudzīt dzīvē. Priecāšos, ja padalīsieties arī varbūt pēc vēlāka laika par to, kādas izmaiņas ir bijušas, un ja vēl jūs būsiet zīmējuši visus 10 dienas, es domāju, ka pārmaiņas noteikti būs. Paldies visiem, kas tiešām brīvdienā atrada laiku piedalīties dzīvajā un būt kopīgajā laukā. Gaidīšu tad jūsu zīmējumus, atsauksmes, tiešām paldies. Un jā, dodamies svaigā gaisā un ķeramies klāt saviem nodomiem. Tā